Arī, kur redz, spoguli jau redz, kā izstās. Smēši izskatās. Ir smēši. Pistapiņi. Sāsals. Nu ko, labrīt no rīta. Jauns gads, visiem sveiciens. Sen nekas nav filmēts, bija aizņemts visādām darba darīšanām. Un, nu, ir ievilkts viss līdz pēdējiem brīdim, kad mēs gatavojamies braukt uz Zviedriju, pēzeriem pabraukāties. Uz Zviedriju, ko mēs brauksim, nu ne jau ar Begimotu, un ne jau ar Faetonu, bet ar Ruksi. Tad, nu, mums vajadzētu sākt priekšsagatavoties nedaudz šim pasākumam. Kolektorā ir plaisas, zinu. Vajadzētu izpūtēju nostiprināt, lai neveidojās plaisas. Viņš tā kā zem lauzienas laika stāv, vajadzētu aizzīm tad maz atsaitīt, ko bijām kaut kad sen runājuši. Šiftrīts jāuzliek un jāpiemēr riepas, vai vispār derēs tāds, kur mēs esam tur izplānojuši likt. Tātad mums ir maziņš darāmo darbu saraksts, vai uzlikt beņķīti pie tā procesa gaitā, ko mēs darīsim, ko nedarīsim, bet ziniet, ko jāsāk? Ruksis nav darbināts nezinu cik ilgi, vajadzētu viņu iedarbināt. Tas būtu laikam svarīgākais tagad moments. Un es zinu, ka būs grūti, es viņu pāris nedēļas apkārt iedarbināju. Tad ķersimies klāt pie iedarbināšanas, laikam sākumā notīrīšu viņu nedaudz. Laikam satīrīšana būtu viens no svarīgākajiem punktiem patreiz. Ja viņš viss ir sasniedzis. Vispār kaut kāds updates, dzīves updates jaunā gadā Ruksis. Golfs, kā mēs zinām, ir aizvests noparkots garažiņā. Tad šis mazulītis ir iezīmojies netīšām. Sāsals. Jo nav naudas. Nevar nopirkt ziemas riepas. Bet jā, palielam ziemā viņam tā kārbiņa nestrādā vispār. Tad pieņemts tomēr tas lēmums burvīgais viņu atstāt šādā stāvoklī pagaidām. Jo vajadzēs vairāk padarboties ap šito, lai varētu aizbraukt uz to Zviedriju pa ledu pagāst, kas būs baigi interesanti. Man, jums, visiem pārējiem. Tad šis huligāns dzīvo savu dzīvi, viss ir kārtībā. Gāžam. Šis ir iela huligāns. Šis man patīk. Mazulīts mans. Šitas bauda šo burvīgo ziemu, kas ir pienākusi arī Latvijā beidzot. Tad, nu, davai ķeros klāt pie tīrīšanas, notīrīšu to Ruksi, dzīsim garažā. Reāli laiks sāk spiest un vajag daudz ko paspēt izdarīt. Nu ko, laiks mēģināt iedarbināt šo mazulīti. Kas par skaņām, nē? Mēģinām saprast, kad kāls un čelējs izslēdzās. Laikam izslēdzās. Uzsildīsim vairākas reizes kvālsacītes. Because of race car, vai ne? Dūgas, trokšņi. Nu, redzēs kāds mazulis, man liekas. Bez dzīvības pazīmēm. Pamēģināsim vēl pasildīt sveces. Būtu noderējis kvālsoču indikācijas lampa. Vai ne? Jāni. Davai mazais. Nu, ziniet, man liekas, es viņu neiedarbināšu. Kas pa troksni? Bez dzīves pazīmēm. Kurus to skrūvu iebāz? Arī, kur viņi ir? Viss kārtībā. Sildum svecītes. Un mēģinām darbināt. Es nelielu pēcsildīšanu arī. Jo visām
Vēlsaču sistēmām ir pēcsildīšanas periods, atcerieties. Kā mēs viņu esam iedarbinājuši ar dielas pusītēm. Turpinam pie test drive, es domāju. Jāizbrauc aplīts, jāsasilda akumulātors, jāsasilda motors. Respektīvi jāpabraukājās ar viņu. Kā jau visi varbūt redzēja cūku slaveno video. 6,5 miljonu skatījums doto brīdi. Kur cūku griež saulītes. Tad cūku arī pazaudēja pastiprinātāju siksnu. Tā kā mums test drives būs tāds, kā būs bez pastiprinātāju. Bez spoguļiem. Bet vajag izsildīt viņu. Tas būtu svarīgi tagad. Es domāju, aizbraukt līdz kodai ķekavai varbūt noskalot uz siltu ūdeni, nost to sniegu, lai var dzīt garažā, lai neveidojās zem mašīnas kaut kādu milzu peļķi. Un tāds man varbūt plāns. Un esam garažā beidzot. Tā, izbraukājos, visu forši. Plāns par Zviedriju bija likt 2260 turbo. Nu, kā vienmēr runājam, ziemas setups, mazāk turbīm, šam to jau tik daudz. Bet tur es sapratu, ka būs kaut kāda lielā trase, ka mums to jaudu vispār vajadzēs. Tāpēc es laikam atstāšu John Deere, kā jau tur minēju, uztaisīšu tos pāris stiprinājumus, lai tas izpūtais tur nelūst nost. Un kaujas režīmā brauksim, nav variantu. Tur normāli tehnika džeki brauks. Tad to listeņš jāuztais maziņš, kas man jāizdara, lai es neaizmirstu kaut kādas lietas. Kaut kā tā. Forši. Sen nebija braucis ar ruksi. Forši sajūta. Tad par updateiem. Kāpēc nav video? Kāpēc nav video, Jāni? Tad, mēs te brīvdienas visas pavadīju, izremontējot ofisu. Vēl neesmu pabeidzis. Nav naudas. Nevar nopirkt ziemas riepas. Bet tāda forša. Atpūtas zoniņu uztaisīju. Sev un džekiem. Tā kā varbūt tas arī bija svarīgi. Varbūt to vajadzēja filmēt, nezinu, rakstiet komentāros. Bet man liekas, šis tomēr ir auto kanāls, nav ko tur daudz iedziļināties sīkās niansēs. Pa faktu, ko mēs darīsim, kas ir svarīgākā lieta šodien. Te man tagad jāvienojās ir ar... Tagad jāveic vienošanās kaut kādi, jāatrod tā detaļa sākumā. Vispār es esmu iepircies. Nav naudas. Nevar nopirkt ziemas riepas. Vispār es jums tagad neko neslēpšu, es esmu iepircies. Nav naudas. Nevar nopirkt ziemas riepas. Es tagad, te bija tāds piedāvājums, kā nopirkt šādu turbokompresoru. Garrett GTX 2867. Lodījuši gultņu. Sen atpakaļ, EMT, ērglis, Ivars man teica, ka šito vajag uzlikt uz dīzeļu. Tad varbūt šis būs mūsu nākošās sezonas cūkas upgrades. Respektīvi uzliksim Garrettu GTX Gen 2 ar Westgate un iepūtīsim viņu ar nosu un galā pūtīsim nosu. Šis samazinās izplūdes gāzu spiedienu, ka mēs varētu dabūt labākus rezultātus. Šis man tāds testa objekts, pa labu ciparu dabūju, tāpēc... patestēšu. Ja nestrādās, es vairs kādam no jums pārdot. Tad par lietu, ko es esmu iegādājies, tāks kamera seko man. Iesim meklēt, kuras to kastes nobāzes. Bija tāda interesanta lietiņa, ko es esmu iegādājies. Tātad. Mans labais draugs Ģīma no Igaunijas parādīja foršu upgrade, viņš uztaisīs Audi savam. Tas vairāk tāds, it kā jau, kam man to, bet, situācija sekojoša. Es sev nopirku shortshifteri, priekšā Audi. Ja Ģīma man parādīja, ka baiga labs ir. Te ir viss kitiņš. Čik, čak, čak. Šitā te, ja nemaldos. Shifterīts, viss legāls, ar atpakaļgaitas ierobežojumu, sarkanu kloķīti. Tad mēs noteikti sāksim ar to, ka mēs uzstādīsim šito mantiņu. Par šo mantiņu runājot.
Man tāds draugs kā Jānis Cimbuls, čau tev, sveiciens, ir iemetis kontā naudu beņķītim, krēslam, nezinu, kā jūs to saucat, tā gribat. Un es tā kā to naudas daļas iztērējis nopērkot šo. Tāpēc, Jāni, svarīgi ieraksti komentārā, vai tas ir well spent money vai nē. Ja nē, tad es turpināšu piekrāt un nopirkšu krēslu tik un tā. Ne, krēslas jau jāpērk būs tik un tā. Vienkārši patreiz likās svarīgāk uz Zviedriju aizbraukt šifteris, nevis krēslas. Tas likās svarīgākais objekts. Nu tad, jā. Vēl man kaut kas iedevis ir kaut kādu ziedojumu. Iemetis kontā bija aizmirs vārdu uzvārdu. Par to pēc tam, kad atradīšu detaļu, atradīšu arī džeku, kas man uzmet naudu, un par to naudu es arī nopirku vienu lietu momentāli uzreiz, tā kā lai ir izstērēts un lai ir atskaite. Nu tā, atradu visu tātad. Jānis Vargulēvičs. Dāvana Faetonam. Ok, tā arī iztērējām. Dāvanai Faetonam. Lūk, dāvana Faetonam. Tātad, nezinu, tie, kas bija Ventspilī, tie pamanīja, mums bija tāda nenopietna kapotu stiprinājumi, pagaidu variantā uzlikti. Likaši, lai varētu aiztransportēt. Nu, tad bija plāns nogādāties šādu. F-micā kaut kas virs 50 eiro maksāja šis konkrētais setups. Bija tur ķīnieši pat vecārīt, bet man tā kā negribējās ar ķīnieti, jo es baigi čakarējos ar to sportnieku BMW, jūs atceries E36. Viņam kaut kādi ķīnieši, man liekas, bija uzlikt šitie draņķi, un viņš ļoti sūdīgi vērās ciet. Tad es nolēmu, laikam paņem bišķi dārgāku. Un, jā, nu paldies tev, Jāni. 2 Jāņi ziedotāji mums ir izveidojušies, vai ne? Bet šo vajadzēja, jā. Kaut kā līdz tam neaizsniedzās rokas. Sūtīju šifteri, atcerējos, ka man ir vēl viens iemetis naudiņu, iztērēju uzreiz viņu. Labi, es laikam pārģēpšos, iekurināšu, te bišķīt, lai siltāks ir. Un ķeršos pie darbiņa, ne? Kaut kas jāpadara. Pilnīgi es aizmirsu, kā cita aizsīt savas mašīnas. Visu laiku tikai klienti. Nu, tad beidzot ir atpakaļ laiks manai mašīnai. Aiziet, esiet ģērbties. Voilà, esmu pārģērbies, gatavs darbam. Tad, nu, sākotnēji mums vajadzētu demontēt veco pārslēdzēju mehānismu, kulisīt. Man gan šausmīgi patīk šitā bumbiņa B6-nieku. Man tā patīk. Bet labi, pāriesim tagad uz kaut ko bišku labāku. Tātad varbūt vēl ātrāk Jānis varēs saslēgties. Es iedomājos vēl ātrāk saslēgties. Labi, es rauju ārā vidus konsolīti. Šo visu plasmas daļiņu. Jūs vērojat, kā tas notiek. Un sākam te vilkt ārā oriģinālo visu to mehānismu. Cik es sapratu no Dāvja. Dāvis čau, viņš tikko mainīja. Tad man tā kā forši pieredze ir no cita acīm, tā kā cits ir čakarējies, es zinu, kas jādara. Nu, lūk, izjaucu ārā, viss tot vienkārši, kā jau ruksim pienākās. Tā, ko mums vajag, tad mums jāskoja ārā viss šis mehānisms, 6 kants uz 6, atvienosim sviras. Interesanti, ka tā jauniem šifterim nebūs atsaita pret motoru, kas ir viena no tam svirām, tiks izņemta vispār ārā. Respektīvi, mēs atlaižam vaļā šo. Bet, ka man īstenībā pēc visām šīm manipulācijām diezgan sūdīgi bija uztaisīta tas šifteris. Un tur kaut kas bija uz gala robežas uztaisīts. Nu, nebija tā kā gribētos visu izdarīt. Jo tomēr šeit tas vapots, tas viss, un tā kulis ir no B6. Un šis tomēr ir B3. Ne, nu viss jau it kā pa faktu dara. Nekas jau tāds arī te nav. Bet, jā, ņemam skrūvējam visu vaļā. Un, jā, metīsim šo visu leco trazu ārā. Šis viss te luftējās, kustās uz augšu uz leju. Nu, tas ir kaut kāds liekas kustības tai kulisai saucamai, nu, ko mums nemaz nevajag. Jau vajag, vai te viss ir šiftojās perfekti. Es sāku domāt, ka to visu konsolu atpakaļ laikam vairs neliku šai mašīnai. Man tā liekas. Man vienmēr pēdējā laikā nomāc tas jautājums par tehnisko apskatu, vai man ir vērts čakarēties, iet to skati, vai es vienkārši braucu bez un miers. Jo nekur es viņu citur nebraucu, tikai uz kodiem pasākumiem. Tagad mums ir piekabīti. Arī kaut kā muļķīgi sanāca. Čakarēties to tehnisko apskati. Realitātē pa ielām nebraucu. Es laiku sajūtu, ka gauts gar policiju, liekas, ka es kaut kādu banku esmu tikko apzvedis, tad sajūtu. Tad meklēšanā es laiku tā kā tā sirēna sāk skanēt. Tāds pilnīgi sajūta. Es pats apzinos, cik nelegāli ir pārvietoties ar tādu mašīnu pa ielu, bet tā pašā laikā man it kā ir tehniski apskati. Nu, tā kā tehniski es jau neko tādu neesmu izdarījis, lai nevarētu braukt. Jā, bet izstāstāt, ka man šeit atšķirībā no Dāvja,
Es nevarēšu izvilkt šito ārā nemazam. Es varētu mēģināt šajās sviriņas izvilkt sākumā ārā. Varbūt man sanāk. Te gass ir. Gass smalks kāds ir atstājis. Kāds nebija plānojis šito darbu darīt. Kāds Jānis Lamberts nebija šito plānojis. Kur es jau skrūpšos? Varbūt vajag cimdos strādāt. Kā tev liekas? Nu, davai, tīnies ārā. Nevajadzēs mums tevi vairāk. Varbūt. Es tā ceru vismaz. Mums nevajadzēs tevi. Ko man šitas man cik netraucēja. Kā mums te vispār netraucēja. Bezjēdzīgi šitas tika izjaukts viss ārā. Ja karoči jāceļ būs augšā jāņem tās viri nost. Tā sāk izskatīties, ka es nevarēšu nekā izlocīties. Cauri. Tā jau sliņķis vienmēr grib izdarīt visu. Kaut ko neizjaucot. Nu, mums sliņķiem tas pierasts. Nu labi, uzraušu augšā noņemšu to sviru nost. Un tad turpināsim te no augšas darboties. Mums viņa tāpat nevajadzēs. Tā ir tā kā atbalsts, respektīvi. Audi kulis ir uztaisīta tā, ka viņa kustās līdz motoram tehniski nedaudz. Lai tu vienmēr varētu saslēgties. Tāpēc ir tā svira kā atbalsta plecs palielam. Viņu var izņemt ārā, viņš tāpat slēgsies. Nu, cerēsim, ka nebūs tā kā BMW, ka uzliek pa cieto un nevar pārslēgties. Labi, es ceļu augšā noņemšu to sviru un tad turpinam. Tā, esmu atgriezies kaujas laukā. Nu kā ne, no kaujas laukas atgriezos uz normālu darbību. Sasmērējos. Es izdarīju lejā visu pilnībā uzreiz. Tur vajadzēja tādu tā kā 10 mm M6 pagarinātu uzgriezni ielikt starpā, kur ir kulisītē, kas iet iekšā kārbā daļa. Tur tas ābolīts un tad ir tā sviriņa, kas ir atsaites punkts. Tad viņam apakšā zem tā lodītes, nu tāds lodītes stiprinājums tur ir pagarinājumu uztais, lai sānu kustība arī paliek īsāk. Tad es to uzreiz arī visu izdarīju, visu dandīlu. Tagad mums vajag no šīs kulises paņemt šo detaļu, jo tā liksies klāt jaunajai. Un tad stelēt visu kopā iekšā atpakaļ, skatīties, vai viss derēs. Nu, es ceru, ka derēs, ka būs smuki, ka varēs svitīgi short shiftot. Nu jā, sporta auto. Šī kulisīte jau daudz pārredz pārdzīvojas. Tātad pēdējās detaļas man jāuzstāv, tas ir shifterītim nāk tādas tā kā ierobežotāji, respektīvi, lai nevar tālāk aizstumt, kā vajadzētu. Respektīvi no šīs puses mums nāk sasta ātruma ierobežotājs. Nu, lai laikam, es nezinu, tas gan jau vairāk, es pat nezinu, kam tas vairāk domāts, bet viņš ir jāieskrūvē. Tātad stiekam līdz atdurēji un bišķi atslogojam, lai viņš atsitās pret kulisi. Ja redzi, viņu ir atregulēt tā, lai viņš labāk slēdzās. Ja tā kā pa tālu, tad man liekas arī viņš negrib. Uzliksim bieži atdurīt. Tur metās kaut kas vienīgs, te dzirdu. No otras puses mums ir jāieliek atpakaļgaitas ierobežotājs. Respektīvi, tāda pati tapiņa, un tā būs mums atpakaļgaita. Respektīvi, pirmais ātrums tas būs. Atpakaļgaita, ok. Te mums jānoķer ir perfekti. Lā. Pēc otrā vadīsimies. Lā. Jā, liekās redzat?
Un tagad man ir zvans Dāvim jāuztais. Kur viņš dabūja tik maziņu seškantīti, ar ko pievilkt kontrējošās tapiņas. Vēl tādas mazas mikroskopiskas tapiņas, kuras pat nezinu, kā viņus parādīt. Super maziņas tādas. Nu, kā teikt, īsts vīrs 22 cm. Tad viņus vajadzētu kaut kā ieskrojot. Labi, es to pieskrojuši un tad shift rīts gatavs. Man patīk, ļoti ērti. Ļoti labs. Jā, sitās vienīgi pret sānu. Šitas mums ir čotkas sastējumi. Apgāt arī 5. 6. liekas ir ok. Vilīgi šuks stāv. Šādi pa vidu. Pirmās arī smēk. Nu, man liekas, ka labi. Labi, es zvanu Dāvim. Prasīšu, kur viņš dabūja to seškanti. Davai laivā zvanam viņam. Dāvī. Jā, bro. Klausies, kur... Visoks, bro. Atradi, ja? Klausies, kur tu dabūji to seškantīti mazo, ko tās tapiņas nofiksēt? At? Nu, to mazo... Man ir savs komplektīšs. Mazo man ir ar ko pieskrēt, to lielo man nav. Tev ir ar ko to lielo pievilkt? Man nav ko mazo pieskrūvēt. Tev nav ko mazo. Nu, es to tās 15-20 minūtēm piebraukšu, atradīšu tās lampas, jo man vietas nav mašīnā ņifojā. Un es tev iedošu to seškantīti. Tas maziņš taču, ka viedinieks kaut kāds. Vai viens ap puspat. Nu, kaut kāds tur miniatūrais, jā. Viņš ķipā ir tu ieliec pirmā gaņī. Jā, es jau visu izdarīju. Es jau visu to izdarīju. Viss ir čotka, vienkārši perfekti. Man arī derēja tas pagarinātājs. Man tāds karstums nāk no tā tuneļa. Kāpēc? Viss tas kloķis silts ir. Nu jā, iepriekš bija izolācija. Jā. Bet nu nav, ķipā, nu tā kā ir ciešami. Nu, kā braukt? Zai viss? Rahuja. Čotka vai ne? Man arī liekas, ka būs Jā, čotka. nu vakar man bija kaut ko, ķipā, es tur un nevar ielikt pirmajā, tā kā nebija saregulējis, kā vajag, tad apstājos. Vēl paregulēju, zai viss, vai rahuja. Nu, tas tev tieši to pašu iedomājos, ka to jau pie braucot varēs pierakot vēl. Braucot, jā, biedruņī to 5. 6. vispār, ķipā, nu tāpat nevar tur tālāk nekur baigi ielikt tur tas lokauts pie tirs, bet, nu jā. Tās bija vienīgi grab tā plasmasiņa, ķipa tā atpakaļgaitas brīžiem. Bet, nu, tev jau vispār vienalga. Es domāju, ka tas man neko nemainīs. Nu, tev tas tiešām neko nemainīs, jā, bet tās viss ir. Jā, tas jau davai, gaidu tevi. Davai, nu, es būšu, tad es tagad saļikās. Davai. Davai. Čau. Nu, kā jūs dzirdējāt, Dāvim ir seškantīts speciāls maziņš, varētu būt vieninieciņš kaut kāds. Es iešu pamuflēšu, kamēr viņš brauc. Varbūt man arī kaut kur tāds ir. Liela, jā, done deal. Ķeramies pie nākušā darbiņa. Reku jūs, draugi, esat redzat? Šitā jūs man izskatāties. Viss slēdzam jūs sārā. Un tagad skatāties ar manām acīm. Param. Jā, super. Shifterīts. Ko labi sanāca. Es ieliku to paraloniņu oriģinālo. Bišķi, lai tušai skaņu un arī, man liekas, estētiskāk izskatās. Jā, bija jāgriež ārā bišķītiņu plasmas. Saglabāju sev to kabatiņu, jo man te patīk telefonu turēt. Nu, kā jums rezultāts? Pām, reizkārs. Tiešām īsts gājiens, tiešām forši. Nu, man patīk katrā ziņā. Forši. Ko liekam virsū? Pārslēgšu to kameru. Mēs pēc kaut bomžīs. Nav naudas. Nevar nopirkt ziemas riepas. Jā, tā atvainojos. Vajadzēja pie friziera aiziet. Nauris man jau gaida. Pirms svētkiem vajadzēja, bet tā kā es taisīju remontu ofisā, Jānis noignorēja savas vajadzības maksimāli pa lielam. Jā, eju pēc riepām. Uzliksim Michelinus virsū pagaidām. Gribu piebraukt viņas. Nopirkt Michelin XS4, 15-nieces, tāpēc tos diskus meklēju. Un viņas vajadzētu piebraukt, jā. Es domāju, tagad varētu apvienot šo visu projektu. Uzlikt viņas jau virsū, mierīgi pabraukāties to mašīnu apkārt. Bet, nu jā, kaut kā tā. Labi, es rauju augšā, ņemu nost tagad 16-niekus
Un, jā, liekam virsū Michelin X64. Kas par iepa? Draugi, cūkai, kas par iepa? Atcerieties, kormorants nav. Vienmēr visām sezonām derēja, tagad čoks nopircis X6. Traks palicis ir. Tā, nu ko? Braucam testiņu, riepas uzliku. Shifterīts vietā. Aizbrauksim, izvedīsim kādu aplīti. Pastīsimies, kā uzvedās tagad. Kā ir braukt? Jā, var ātri saslēgties, var super ātri saslēgties. ļoti ātri saslēgties. Pagaidām vienīgais, kas man ir grūti, tas ir iekāpt ar to dugu iekšā mašīnā. Tā, kas meklē mani, atradi mani. Nu, laižam. Laižam, draugi, pabraukāties starp darbiņiem tā. Kamēr tur ņēmos ap to mašīnu, pastījos motoru telpā, ko turbīna dara. Nu, protams, nosprūdus viņi ir atkal. Tātad mums arī pie darāmo darbu sarakstiņa jāpieliek klāt ir. Izvedīsim mazu. Kā viņa slēdzās, jau draugi. Šitādu man lietu nevajadzēja dot. O, bembis vai ko iesprūdis. Vai, Džeki. Tas būs episki. Kur es biju ātrāk ar tādu upgrade? Nu, pilnīgi ir ērti. Man tagad prasās stūrīt normāli. Es ar Dāvi jau runāju, Dāvis varētu man aizdot, viņš varētu man aizdot to pārējiņu, lai es varētu jebkādu stūru virsū, jo Audi tās pārējas grūtāk dabūt nekā BMW. Cik es saprotu, ka BMW katram otrajam veikalam viņas ir uz vietas. Ļoti labi slēdzās, draugi. Ļoti kaifīgi. Bijuši ieskrēmies pa daudz. Bet, nu, slēdzās ļoti labi. Jā, mašīna tik viegli, ka pat Michelin nepalīdz stāvēt pie ceļa klāt. Ai, man vajag pabraukāties vairāk, man viņu patīk. Baigā mašīna īstenībā šī ir. Laikam varētu dienu tā braukāties un stāstīt savas emocijas. Laikam tā ir, ka mašīna nelieto kaut kāds vairākus mēnešus, tad tā ir, kad viņus laiku sagādā prieku. Nu labi, forši, es esmu priecīgs par shifterī. Ļoti labs upgrades. Paldies, Zīmē. Revins. Man liekas, ka lietuvieši viņi ražo vispār to Revinu. F-micā var nopirkt, var mēģināt viņiem patiešo rakstīt. Mēs neiedomājamies uzrakstīt patiešo. Varbūt būtu sanācis patiešo labāk. Dīlu dabūt. Tāds nedrīkst plēst riepas, Jāni. Baigi, labs shifterīts. Dāvi, ko tu teici, ka neesot nemaz tik labi? Viņš tā kā ļoti labi vispār. Nu, reāli, man ir ērti, es nezinu. Nu, man jau tās īsās rokas, viņš kaut ko stāstīja, ka viņam tā kā pa tuvu viņš kaut kā šķīpi stāvējis. Bet manām mazajām īsajām rociņām liekas super ērti. Čotka. Jā, man vajadzētu pabraukāties, bišķīt pagad trasīt, patrenēties to mašīnu sajust. Es esmu aizmirsis, kā ar viņu bija braukt. Izbrauksim vēl par rajoniņu, neko jūs sakat? 4 minūtes braukāšanās jau ir.
Es labprāt vēl bišķi pačamdītos ap viņu, kā viņš jūtās, tas shiftrīts, kā tā mašīna jūtās. Ar visu nolūdzušo turbo. Kā? Dāvi! Smash! Reāli, čotki. Ļoti labi, ļoti labi. Jā, riepas laikam vajag zāģus. Man jau šeit sajūta, ka vispār nav nekādas saķers. Tā kā mazie bebīši staigājās. Pariposim klusām garām. Nebūsim kretīni. Varam turpināt braukt. Kas par upgrade? Un tu gatavu? Nu kā gatavu? Shiftrīt esam nomainījuši, viss baigi forši. Super izbrauc, viss ir ideāli, viss ir labi. Riepas neturās, kā man gribētos. Bet es domāju, ka tā problēma ir tā, ka mašīna vienkārši ir ļoti viegla. Un viņi tā kā puņas uz drāciet. Tātad es esmu nopircis zāģus, zāģi nedara, jau pamērīju. Nu vienkārši pieliku pie tiem 16, kas man jau ķērās sliekšņus vidīgus, kad jau atcerieties, ka brauc un vai nebija nofilmēts. Bet nu ķērās pret slieksni. Pieliek blakus tos zāģus, viņi vēl lielāk tiem 16. Nu nav reāli, tiem nebūs aršana, likšu tirgoties un meklējuši. Mums sanāk, vajag atrast kaut kāds 185, 65, vai nu zāģus vai talsu riepas. Nu vai ir jāpērk vienkārši jaunas talsu riepas, tā kā, vai nu ja kādam ir kaut kāda zāģi, ko man piedāvāt, kas ir mazāk izmēru uz 15 diskiem, būšu ļoti pateicīgs. Patreiz paliekam pie Micheliniem, meklēsim variantus, vēl ir laiks, tad noteikti pie saraksta jāpievieno vēl tā turbo jautājumus, bet jā, riepas tas ir labāk nekā vispār jebkad ir bijuši, bet nav tik labi, kā gribētos, kā es biedomājies. Ok, ejam, ķeramies pie tā darbiņa, ko es jums solīju, ko es izdarīsim, tad interesantu lietu. Tāda, tā. Man šeit ir kaste. Kāda kaste? Tāks. Objekt lost. Es neesmu lost. Tātad man ir kaste. Kastē ir iekšā lieta, par ko visu laiku ir diskutēts. Redziet, es piedāvāju risinājumu 270 zirgiem. Tagad patreiz labākais, kas ir dabūts no mūsu 1856 turbo kompresora, ir 270 kaut kāda zirga roga, liekas, sasniedz maksimālo to patreiz labāko skoru ar 2,2 bāru būsta. Tātad, tas ir mans risinājums, ko likt. Cena viņai ir ap 600 pār eiro. Ok, dārgi, bet viņa tev dara, viņa bolt-on, vairākos video mēs esam viņu likuši, rādījuši, visi baigi forši. Ir cilvēku grupa Latvijā, kuriem ir 20 eiro turbo. Esot baigi labā, esot baigi super, ātri pūšot, varot dabūt daudz zirgus. Es nezinu, vai tā tas ir. Es nekad neesmu kaut ko tādu mēģinājis, jo manās acīs strādā tikai Garrett turbo. Es lieku tikai vienīgi tās Garrett. Es arī tiem, kas ir kaut kāds Borg Wagneris, pārēju uz Garrettu. Man viņas patīk. Viņas vienmēr ir spējuši attīstīt vairāk nekā no viņām ir prasījis no rūpnīcas jau pa faktu. Tad šeit ir tā slavenā turbīna, ko visi tagad liekot. Tādos budžet variantos paši mājās. Saprot, ka tur viens no lielākajiem bļāvēm ir nobļāvies, ka viņi var pusotrā stundā uzstādīt. Nu tad pastīsimies. Viņi pat neesmu atpakojuši, viņi man stāv pie manis, man liekas, kaut kādu jau vairāk kā mēnesi, ja nemaldos šī turbīna. Nav man bijusi pat interesi pašam vienkārši apstīties. Tā kā mēs te unboxojam kopā ar jums 20 eiro turbīnu, bet varbūt viņai ir potenciāls. Pastīsimies. Dāvis ir pastudējis jau internetu, atradis kaut kādu čāli, kas uz tā Lexus ir dabūjis 220 zirgus. 220 zirgi, tas ir ķipa analogs VNT20. Pa faktu mēs tā ņemam. VNT20 maksā, tos pašus 20 eiro, man liekas. Tā kā, vai šis ir kaut kas labāks? Tūlīt apstīsimies, kas tas vispār par brīnumu ir. Baigot cieņu, jo es te neizrādīšu viņai. Nav man tāds mērķis. Tātad šis ir pusotrā stundā uzstādāms HiHi turbo. Ja? Tagad viss ir lielie bļāvēji.
Ihi turbo pati labākā. Nu, davai. Varam vaļā, skatāmies Ihi turbo, cik viņa ir laba. Salīdzināsim ar kaut kādām 18,56 komponentēm. Nu tā, virspusē, jo tur salīdzināt būs grūti. Tas tā kā divas dažādas pasaules tomēr būs. Es jūs pabīdīšu. Rati nevarās vaļā. Nu ko, kas mums te pa muciem? Japāņi kaut kāds gan jau. VB15. Tātad ceru, ka tas nav analogs VNT15. Ko mēs te redzam? Kaut kas iekšā iekrits. Spārniņu skaits. Tā, kas šeit kaut kā pievilkt jūs tuvāk varbūt. Es nezinu, cik daudziem šis ir interesanti, bet man liekas, ir kaut kāda grupa, kas skatās, kam ir interesanti. Spārniņu skaits 7+7. Ok, tas jau mums atgādina 1856 turbīnu, kā mēs zinām. Kas man likās dīvaini no bildēm, šis VNT mehānisms likās dīvains. Es viņu nesapratu, kāpēc viņš ir tāds, bet tūlīt mēs paskatīsimies. Tātad par uzstādīšanu es uzreiz redzu, ka flancis nederēs uz A4, pieņemsim, ja mēs ņemam A4 kartu par atsauci. Par apgrūtinājumiem es jau uzreiz redzu, tas ir dzesēšana ūdens. Ar dzesējās ar ūdeni šis turbo. Tad turbo ir antisurģa, kas ir diezgan interesanti. Nu, vai tu tās izjauksim visu ārā, lai jums ir redzējums kaut kāds, lai nav Jāņa tukšā kaut kāda. Nu, jūs sapratāt. Jūs mani sapratāt. Tā 17 laikam tur būs. Parausim tūt vaļā arī šo. Tātad tas ir vaļā. Tātad uzstādīšana sanāks jums šādi. Turbo atradīsies kaut kur šiten. Sēne ir Langeronā. Nu, pēc manas izpratnes. Bet ok, tas tā. Ņemam nākošos vaļā mazglus un skatāmies, kas tur iekšā slēpjās tajā brīnumā. Varbūt arī ir laba turbīna. Nekad jau nevar zināt, ko cilvēki atklāja gadiem ejot. Es jau kā vecs stagnāts. Sēžu uz savus kaut kādas izdomātas realitātes. Bet, nu, ja ir rezultāti, kāpēc uz viņas nesēdēt, vai ne? Kā jums liekas? Man tā vismaz liekas, ka tā ir. Ja jau strādā, kāpēc kaut ko jaunu domā? Lai dabūtu zemāku cenu, es nedomāju, ka tas ir tā vērts. Šis viss uzstādīšanas process, kaut kādas citas turbīnas, nu tā, lai kvalitatīvi ir. Nevis tā, lai būtu, bet tā, lai kvalitatīvi uzstādīts. Nu, tas kaut ko prasa. Tas nav tā kā baha un gatavs. Nu tā, turbo. Nu, karstais gals ļoti liels ir vispār. Bet es jau redzu vienu niansi. Salīdzinājumā ar visām citām turbīnām. Ļoti šaurs VNT. Es nezinu, vai jūs redzat vai nē, bet ir super zems VNT mehānisms. Nav viņš pārāk augsts sanāk. Visticamāk, šis būs tas, kas viņu iegāž. Tas būs VNT mehānisma augstums. Man tā pagaidām liekas. Nu, ko mēģināsim atvērt vaļā viņu? Kaut kas jau pagāja. Jā. Šis konstruktīvi man atgādina kaut kādu to John Deere. Kaut ko čakarējies, kaut ko jāklapē vaļā.
Bet tauta prasa, tautai jārāda, vai ne? Jūs jau varat komentāros rakstīt, kurš ir cik zirgus dabūjis. Nu, nomērītas, protams. Vai sūtat man, dragi, laikus 80, 120 ar šo turbo, cik jums ir. Tas man dos kaut kādu apmēram apjausmu, cik ir zirgi jūsu mašīnai. Tā. Nu jā, šis man ļoti atgādina Borga Wagneru. Jā, VNT mehānisms ir ļoti tieviņš, šauriņš. Tas raksturīgi Borga Wagneru turbīnām vispār ir, ka tik mazs tas mehānismiņš vienmēr ir. Nu labi, bet diametrs ir lielāks. Tās noņemsim vēl augsto galu no šai turbīnai. Es domāju, tas būtu tikai pareizi, un tad ņemsim mērāmos instrumentus un mērīsim. Ko jūs sakat? Pusi jau tagad vienkārši tāda, nu ko tu dari, Jāni? Kam tas par interesē? Kaut kam interesē, kaut kam nē. Mēs tomēr esam dīzeļu kanāls, mums par dīzeļu lietām jārunā. Tas tā kā jaunās modas tendences kaut kādā, nu modē, vienkārši modē drēbes kaut kādas vai kas, nu. Ir cilvēki kaut ko izdomājuši, mums jāapskatās. Jūs varat pasies, kā es skrūvēju. Man vajadzētu taisīt, es zinu. Bet šis arī jāpārbauda. Jā, 7+7. Spārniņi nav bileti, palēniņi vienkārši kalti. Parastie profils ir taisns. Tāks, kur mums ir bīdamērs. Paņemsim mērus. Es jau biju pati papētījis, ka viņi ir 56 pēc interneta. Jā, viņai X2 ir 56. Respektīvi, viņai it kā ir potenciāls turēt to pašu, ko 1856 turbīnai tehniski. Redzot izmērus, kādu viņai reāli ir. Sēž pēc biletiem, pakaļ tūlītās. Esat vēl te? 10 minūtes, ja? Tātad, lūk, kur bileti. Stop, 6+6. Nu jā, 56, 6+6. Es bišķi sajūtu 60, atvainojos. Jā, ir 56. Indūsers šim konkrētajam ir 40 nepilni 2 mm. Šim indūsers ir mazāks, tātad šis jau nozīmē, ka viņš spēj mazāk, 40 mm. Respektīvi, pa augsto galu, es viņu lieku ļoti tuvu tai, es lieku viņu ļoti tuvu tai 18. Bet pa karsto galu, nu man tā neliekās. Pa karsto galu ir tā, kad, nu man nepatīk tas VNT. Reiks jums salikšu kopā divus VNT mehānismus. Tad šis ir 17,56 VNT mehānisms. Tas nav 18, man nebija par rokai 18 VNT. Bet viņš pa augstumam ir apmēram līdzīgs. Nu jūs redzat, viņš ir pa pāris milimetriem augstāks. Diametrs ir tāds pats, respektīvi caurplūde laukums abām ir līdzīgs. Šeit ir augstums, nu apmēram 6 mm. Šeit ir 8 mm. Un tas ir ļoti daudz. Es domāju, ka šīs turbīnas vienīgais limitējošais faktors ir VNT mehānisms, es tā domāju. Tas ir mans tāds pieņēmums. Tak, man gribat redzēt rebišķīdi. Tātad es domāju, ka limitējošais faktors šeit ir tas VNT, un pati tā korīte varētu pat nebūt tik slikta. Es viņu varētu tiešām likt pretī kā VNT 20 pēc karstā gala, 18,56. Augstais gals kaut kas ļoti tuvu līdzīgi, jo ar 7+7 viņš varētu spēt turēt bišķi vairāk to spiedienu nekā ar 6+6. Tātad, tā kā tehniski viņi ir spējīgi kaut ko izdarīt, bet dienas beigās viss izplūdes gāzes tiek limitētas pēc tā mazā VNT mehānisma. Es domāju, ka tas ir limitējošais. Bet jūs droši rakstat komentāros, cik jūs esat izspieduši zirgus ar viņu. Man interesē, nu, ja kāds ir nomērījis. Būtu forši, ja kāds, nu, ja nav nomērījis, neatbrauc nomērēt. Nu, tas taču jūsu projektiņš, paņemat, samērat, būtu baigi forši. Es būtu ļoti pateicīgs, kāds komentārā tiešām ierakstīt reālus zirgus. Jo kaut kas pūšot 2 bāri. Bet ziniet, kā ar tiem bāriem ir. Nevienmēr bāri ir tie, kas to nosaka jaudu. Nu, piemēram, viens motors spēj pie 2,3 bāriem attīstīt 300 zirgus, cits motors nespēja attīstīt pat pie 3 bāriem 300 zirgus. Tā kā tas bāru jautājums nevienmēr ir īstais jaudas tā kā referents. Tas nekad tā nav. Tāpēc, jā, būtu forši kādam jaudas izdrukt. Nu, vai iemet dragī laiks 820, man interesē. Tālāk, kas ar šo turbīnu notiks, ja? Kādam interesē, gan jau, vai ne? Visi baigi forši notiksies, es viņu atdodu Kripsim. Viņam arī YouTube kanāliņš, viņam pasātiņš. Wannabe S4 Brothers, kur tikai vairs vienam cilvēkam ir Wannabe S4.
Bet atdošu šo turbīnu viņam, kā dāvana no TDR. Viņi viņu uzstādīs uz mašīnas. Un tad jau mēs pārbaudīsim, cik tad viņu var izpūst cauri. Tikko viņš uz kaut kādas ledus trasītes nokāva 17,49, oriģināla turbo vai PDSM 30. Nu tad pastīsimies, kā viņš viņu uzliks, vai tiešām var pusotrā stundā uzlikt, kā tur raksta cilvēki. Un pastīsimies, cik no viņš var izspiest, vai tiešām viņi turēs 2 bāžas. Nu tā kaut kā bonus epizodīt jums. Bet par šo visu pie viņiem kanālā, ja? Es nezinu, vai man kādreiz būs vēlme viņu uzstādīt uz kādas mašīnas. Bet man ir vienkārši labāka alternatīva, ko cilvēkam piedāvāt, nekā krāmēties ar šo turbo. Tas tāds mans redzējums šajā visā. Ko? Viss? Šodien beidzam, es domāju. Metam mieru. Ruksim. Es pa nedēļu viņu iedzīšu ārā boksā, kur golfu taisu. Kur arī metinu visu daros. Nolasīšu no turbīnu. Es gribētu iztaisnot izplūdes kolektoru, atgriezīšu viņu vaļā, iztaisnošu, sametināšu, iedot varētu trusim, lai trusis nofrēzē plakni, lai tur viss ir ideāli, jo tur būs tiešām plūkšana pa to ladu. Un meklēt tās riepas pa lielam. Pie šī mēs arī šodien paliekam, liekam pauzi, ķeramies klāt pie standarta ikdienas darbiem. Un jūs krāmējat visu virsū IHI turbo, baigi labā. Es nezinu, gan jau, ka labi, es nezinu, jāizdomā. Es pat nezinu. Ja ir metināmais mājās un viss ir, kāpēc ne? Ņemat, liekat. Kāpēc ne? Vienkārši, cik kuram tā brīvā laika. Visiem ir tā. Ķīlē dīzeļs, ja? Ko vēl? Tas ir viss.